Es neesmu ģitārists. Tēvs bija ģitārists, bet tagad es mācīšos. Šīs ir Takamine ģitāras, roku darbs no Japānas, un šīs ir modernās ģitāras, kur Ingus atnes mums uz apkopi. Ir 75. gada Japānā taisīta Takamine. Jā, kā redzēju, šeit Ukulele Rīga bija Takamine ģitāras. Es zināju, kur es gribu vest savu ģitāru. Šī man ienākusi dzīvē tādā negaidītā veidā, mantojams no mana tēva. Un šī ir viņa mīļākā ģitāra. 75. gada 9. oktobrī ražota Japānā. Un ļoti, ļoti skaisti. Kad es atvedu, viņa bija diezgan tāda nogurusi, apputējusi nedaudz. Un mums te foršais meistars Valters jaunas stīgas salika, notīrīja, ieļoja, un tagad viņi ir kolosāli vienkārši. Skanīga un atdzīvināta. Man ļoti patīk, ka instrumentus cilvēki spēlē, neizturās kā pret porcelānu šķīvi komplektu, kur uzdāvina uz kāzām, un tad viņš tur arī nosēž 80 gadu skapī, jo viņi nedrīkst lietot. Pareizi. Bet, ka te var redzēt visādas lietošanas pēdas. Jā, un kaut kāds buktītes, vai kaut kas te. Tēvs arī valkāja šādu namai aprodas, tā es ticu, ka šīs buktes būs šitā, ka viņam siksna bijusi. Jā. Viņš kaut kādā koncertā tad licis roku pāri siksnai un arī daudzīs tad šitā. Protams, uz aizmugurs arī skrāpes kaut kādas. Šī ģitāra ir, piedzīvojusi daudz. Tēvs visu mūžu dzīvoja Austrālijā, Latvijas sabiedrībā tur un uzstājās vairākos koncertos un labdarības lietās un tā. Un, ļoti forši. Vai viņš viņu nopirka jaunu? Jā. Šī bija pirmā viņu lielais izdevums uz mūzikas instrumentu. Pirmā ģitāra bija tāda, mācībām, un šo viņš, sakrāja savas naudas. Un, 75. vai 8. gadā, tad viņš pirka, viņam būtu bijuši kaut kādi 20 kaut kādi gadi, 24, 5, kaut kas tāds. Un man liekas, pat tajā laikā šīs bija diezgan dārgas ģitāras. Kaut arī viņi nav nekāda Martina tipa, varbūt. Viņas tomēr bija ļoti labas, respektētas, kolektīvas. Tāpēc arī mūsdienās šīs jaunās. Jā, un tāpēc... Un paskatās uz to headstocku. Jā. Nedaudz aizdomīgi līdzīgi. Kaut ko atgādina. Ir Martinam, jā. Tad šīs bija pēdējās ģitāras, ko Takamine ražoja ar šo headstocku, vai ne? Jā, man liekas, kā Mārtiņš redzēja, viņi nebija starā par to lietu, un arī, protams, forma, dreadnoughta ģitāra. Ja tu kādam pateiktu, aizsedzot šo, ka tas ir Mārtiņš, viņi varētu tev arī noticēt, teiksim tā. Tā ka, ja arī tu vēlies sev labu instrumentu, kas kalpos vismaz 50 gadus, un ko tu vari nodot mantojumā saviem bērniem, pie mums atrodas ielā 64, ir pieejams šīs Takamine ģitāras ar lieliskiem skaņas noņēmējiem, jau gatavas skatuvei roku darbs no Japānas.